Tu esi nopublicējis jaunāko darbinieku apmācības materiālu. Ir 2 stundas pie tevis nāk kolēģi, smaida, spiež roku, saka paldies, un tu saproti, ka tu esi izdarījis labu nopietnu ieguldījumu komandas un organizācijas attīstībā. Forša sajūta. Jautājums, kā pie tās foršās sajūtas nokļūt. Jo arī tu esi dzirdējis ar citiem projektiem, saviem kolēģiem, kas ir mēģinājuši veidot mācību materiālus, kas nevienmēr iesaista cilvēkus, kas nevienmēr uzrunā, kurus ne visi noskatās līdz galam, un tas iespējas ir neliels, vai arī dažos gadījumos pilnīgi nekāds. Kādā veidā sasniegt to labo, foršo, lielisko sajūtu, to labo, lielisko, foršo rezultātu? Ja arī tev nodarbina šis jautājums, tā zem šī video saitē www.mastertraining.lv atrast vietu, kur pieteikties uz konsultāciju par video apmācību izstrādes principiem vai arī par apmācību kursu e-materiālu izstrādi.